Taro kārtīs pentakli parasti runās par profesionālo vērtību, par pašvērtību, par naudu, par veselību, par tādām ļoti taustāmām un praktiskām lietām. Un pentaklu dūzis tā ir tāda zemes stihijas enerģija. Tātad pentakls kā tāds ir saistīts ar zemes stihiju. Zemes stihija mūsu ķermenī atrodas bāzes čakrā, ko sauc par muladhāru. Un šie visi procesi, kuri notiek šajos attēlos, ir saistīti ar mūsu bāzes čakru. Tātad, ja šis dūdzis ir kā tas pats pirmelements cilvēkā, ja, tad kārtis, kuras būs izlikumos, un, ja, piemēram, būs izlikums, vienalga kāds izlikums, un būs ļoti daudz pentakli ja, tad tas liecinās par to, ka cilvēks vai nu ir ļoti, ļoti fokusēts uz naudu, uz materiālo vērtību un sistēmu, vai arī tas liecinās par to, ka cilvēkam nav šī stabilitātes drošības sajūta un ka viņam ar šo pamata enerģiju sevī vajag pastrādāt. Tātad, dūzis tiek arī uzskatīts par tādu spēcīgu jā. Nu, ja jūs uzdodat gadījumā jautājumu ar vai, kas, manuprāt, ir ļoti muļķīgi, bet ir cilvēki, kas uzdod tāds jautājums, tad dūzis, jebkāds dūzis vienalga, vai tas būs pentakls, vai tas būs zobens, vai zīzlis, vai kauss, tas būs kā apstiprinājums, jā, tas tā ir. Divnieks savukārt šajā attēlā arī var redzēt, ja, tad viņš tā kā meklē to līdzsvaru, tā būs vienmēr kaut kāda izvēle, tur, kur ir divi, skaitlis 2, tā būs izvēle starp kaut ko un šī līdzsvaru meklēšana un noturēšana. Skaitlis 3, tātad šeit ir 3 pentakli, šeit ir tāda sadarbība starp cilvēkiem, sadarbība starp dažādiem cilvēkiem. Jā. Šajā gadījumā šeit viens ir tā kā āksts, viens ir tā kā viedais un viens ir tā kā tas praktiskais cilvēks, kurš darās. Jā. Tātad domās, darbos un vārdos šī 3 savienība, kura ir klātesoša visos procesos. Ja mēs kaut ko neprotam, ja mums ir kaut kāda ideja radusies, mēs tad izvērtējam to ideju, darīt vai nedarīt, un 3. solis jau tajā idejā, tajā projekta realizācijā ir kaut kāda sadarbība. Pēc tam jau mēs veidojam struktūru, tātad, kas ir tas balsts, uz kā balstās šī pamata ideja. Tas būs skaitlis 4 runā par stabilitāti, un skaitlis 5 parasti visās idejās un visās scenārijos un situācijos ir tāds kā krīzes punkts. Un šajā punktā cilvēks, ja viņš ir sācis kaut kādu projektu, bieži atkrīt atpakaļ, un viņš saka, nē, es tomēr virzos pie tās sākotnējās idejas, vai, ja viņš tiek pāri šim posmam, viņš sāk dalīties ar citiem cilvēkiem, jā, viņš tātad sāk saprast, kas ir tā viņa ideja, ko viņš grib dot citiem cilvēkiem. Un skaitlis 7, tā ir tāda karmiska situācija, kurā mēs izvērtējam, vai tas, ko es daru, nes man šos augļus, jā, vai tiešām tas ir tas, ko es vēlos darīt. Un ja es patiešām to vēlos darīt, tad man vēl ir pie tā jāpiestrādā pie šīs profesionālās izaugsmes, ja. 8, tātad vienmēr būs par tādu rosīgu darbošanos. 8 pentakli, ja, tas ir par mērķtiecīgs, praktisks cilvēks, kurš iet uz savu mērķi, viņš tos pentaklus kaļ, bet iespējams viņš nepamana kaut kādu vienu tur vērtīgu tādu savu talantu, kas slēpjas zem šī krēsla. 9 pentakli savukārt jau būs par to, ka cilvēks jau saprot un apzinās savu vērtību, viņš jau ir izgājis šo ciklu cauri, jo viss tās taro kārtas runā par cikliem, ja, kaut kādi procesi te notiek iekšējie. Un tātad 9 jau tas ir tāds
tāds kaut kāds apzināšanās brīdis, kurā jau es apzinos savu vērtību, tāds varbūt arī pārdomu brīdis, ja? Ko man šis viss deva, pie kādām atziņām es varu nonākt. Un 10, tas ir tāds pilnīgs tāds cikla noslēgums. Tātad viss šis ten ir izstrādāts, projekts ir bijis, te ir dažādi procesi notikuši, kaut kādas idejas realizējušās, un šeit grande fināle. Tā kā 10 šī 10 pentaklu kārts arī ļoti spēcīgi runā par dzimtas tādu klātesamību. Un tad vēl ir tādas 4 personas, kas ir pentaklu pāžs, kas vienmēr būs tāds jaunietis, cilvēks, jaunas idejas, kaut kādas jaunas lietas. Viņš vēl nav tāds pavisam profesionāls, jā, viņš ir tāds praktikants vairāk. Tad ir pentaklu bruņinieks, bruņinieks parasti ir tāds diezgan stagnējoša enerģija, jo viņa zirgs arī ir tāds pamatīgs, kārtīgs, un viņš stāv uz vietas. Tad ir skaistā brīnišķīgā karaliene, kas atspoguļo to bagātīgo pieredzi, visu pentakļu šajā kavā, un karalis, kurš arī ir ļoti bagātīgas vīnogas, tur ir un viss tāda pilnbrieda enerģija. Tātad zemes stihija, pentakli, nauda, ķermenis un profesionalitāte.